Pilsētas vēsturiskais centrs. Pilsētas vēsturiskais centrs veidojies no 16. līdz 19. gadsimtam par galvenajiem satiksmes ceļiem, tagadējām Brīvības un Viestura ielām un Tirgus laukumu. 19. gadsimta beigās Tirgus laukumā turīgākie namsaimnieki savu veco koka namiņu vietā sāka celt 2 stāvu ķieģeļu ēkas ar slēgtiem pagalmiem. Šajos namos ierīkoja tirgotavas, viesnīcas, restorānus. 20. gadsimta 60. gados, padomju varas laikā, Tirgus laukumu pārveidoja par skvēru un nosauca par Padomju laukumu. 2011. gadā tapušais projekts, kura autors bija arhitekts Aldis Orniņš, atgrieza laukumam sākotnējo izskatu. Vēsturiskajā akas vietā novietota 4,7 metrus augsta strūklaka aka. Laukums papildināts ar mūsdienīgiem arhitektūras elementiem. Senatnes zirgu stabiņi pārtapuši par apgaismes stabiņiem. Visā laukuma garumā izvietotas strūklakas, kas tiek izgaismotas diennakts tumšajā laikā. Tirgus laukums ir vēsturiskā centra sirds, kur tiek rīkoti sabiedriski pasākumi, novada svētki, koncerti, tirdziņi. Dobeles evaņģēliskā luteriskā baznīca. Baznīca sēka celta 1495. gadā pēc Livonijas ordeņa mestra Valtera von Plettenberga pavēles. Tajā darbojušās vācu un latviešu draudzes. Baznīca ir akmens ķieģeļu mūra garanbūve ar 500 sēdvietām. Ēka ir vairāk kārt pārbūvēta. Pirmais tornis piebūvēts 1624. gadā. Tagadējo izskatu torņa smaili ieguva 1907. gadā. Gadu vēlāk baznīcas tornī uzstādīja no Vācijas atvestu pulksteni ar 4-pusīgu ciparnīcu. 20. gadsimta sākumā baznīcā bija 3 zvani, taču Pirmā pasaules kara laikā tos aizved uz Krieviju un tie pazuda. Jaunu zvanu uzstādīja tikai 1927. gadā. Tas bija liedināts Vācijā. Uz zvana ir devīze modini, mudini, mierini. Baznīcā apskatām unikāli mākslas darbi, altāra glezna Golgāta, kapa plāksne Annai Dorotejai von Tīzenhausenai, kristām trauku pamatne, piemiņas plāksne Pirmajā pasaules karā un Latvijas brīvības cīņās kritušajiem draudzes locekļiem. Mākslas darbu klāstu 2013. gadā papildināja advokāta Andra Grūtupa dāvinātais granīta svečturs Svētā Grāla formā. Piemiņas zīme Augustam Bīlenšteinam. Zinātnieks, teologs un kultūras darbinieks Augusts Bīlenšteins no 1867. līdz 1905. gadam bija mācītājs Dobelē. Viņš pirmais sāka sistemātiski pētīt Latvijas vēsturisko ģeogrāfiju, vietvārdus, pilskalnu izvietojumu. Daudz laika viņš veltīja latviešu valodas, etnogrāfijas, tautas celtniecības tradīciju pētīšanai. Piemiņas zīme Augustam Bīlenšteinam tika atklāta 2007. gadā. Piemiņas zīmes autors ir Jānis Kukša. Tilts pār Bērzes upi. Par to, ka vietā, kur Dobelē šobrīd atrodas tilts un upi šķērsot arī senatnē, liecina senākais Dobeles pils zīmējums, kas datēts ar 1661. gadu, un tajā redzams, ka pār Bērzi bijusi izvietota koka laipa, tilts. 19. gadsimta pirmajā pusē uzcelts koka tilts, kas kalpoja līdz 1957. gadam, kad uzbūvēts jauns metāla tilts. Koka tilts atradies tuvāk Viestura ielas, agrāk Pastielas namiem nekā tagadējā tilta atrašanās vieta. Būtībā tas bija Viestura ielas turpinājums. 1957. gadā uzbūvētais tilts tika atjaunots 2011. gadā, rekonstruējot Brīvības ielu. Tika rekonstruēts ne tikai pats tilts, bet arī vēsturiskās metāla margas. Pēc rekonstrukcijas tilts ieguvis savu tagadējo nosaukumu – Zemgaļu tilts. Šī ir vienīgā vieta Dobelē, kur Bērzes šķērsojam automašīnā. Dobeles atbrīvošanas piemineklis.
Dobeles atbrīvošanas piemineklis veltīts Pirmajā pasaules karā un Latvijas brīvības cīņās kritušajiem karavīriem. Tēlnieks Kārlis Zemdega Dobeles atbrīvošanas pieminekli veidoja kā 2 figūru kompozīciju, kur senlatviešu karavīrs ir tautas simbols, bet tautumeita, dzimtenes tēls, pauž garīgās skaidrības ideālu. Ideja veidot Dobelē pieminekli radās 1924. gadā, taču darbu Kārlis Zemdega uzsāka tikai 10 gadus vēlāk, 1934. gadā. Pieminekļa svinīga atklāšana notika 1940. gada 9. jūnijā tagadējā padomju karavīru kapu pieminekļu vietā, Brīvības ielā. Tur Dobeles atbrīvošanas piemineklis atradās līdz 1950. gadam, kad pēc padomju iestāžu rīkojuma tas tika uzspridzināts. Piemineklis tika atjaunots par dobelnieku ziedojumiem un otrais svinīgi atklāts 1996. gadā. Atjaunoto pieminekli veidoja tēlniece Inta Berga un akmeņkalis Liberijas Peļņa. Granīta akmens tika atvests no Zaporožjes, Ukrainā. Zemgaļu piemiņas akmens. 13. gadsimtā Dobeles zemgaļi ilgi turējās pretī krustnešu uzbrukumiem. Kad vācu iebrucēji nespēja pili ieņemt tiešā veidā, tie sāka postīt apkārtnes laukus un mājas, kas zemgaļus pakļāva bada draudiem. 1289. gadā zemgaļi pieņēma smago lēmumu doties prom un nodedzināt paši savu, tā arī vācu neieņemto pili. Taču uzreiz jāatceras, ka nebūtu ne visa tauta devās prom, un zeme palika tukša. Prom visticamāk devās sabiedrības augstākā kārta, kurai būtu maz iespēja līdzās pastāvēt uzbrucējiem. Par to, ka zemgaļi pilnībā nepameta savu zemi, liecina Dobeles viduslaiku kapsētā atrastais ģenētiskais materiāls. Līdzās Dobeles viduslaiku iedzīvotājiem šeit skaidri redzams arī zemgaļiem raksturīga kaulu uzbūve un galvaskausa forma. Par kristietības un vietējo iedzīvotāju kultūru un paražu sajaukumu liecina arī abedīšanas tradīcijas. Zemgaļu piemiņas akmens atklāts 1989. gadā, tieši 700 gadus pēc zemgaļu pils nodedzināšanas. Par atklāšanas dienu tika izraudzīts zīmīgs datums – 11. novembris. Livonijas ordeņa mūra pils ir senākā celtne Dobelē un valsts nozīmes kultūras piemineklis. Pakalnā, kurā zemgaļu apdzīvotības laikā atradās koka pils, Livonijas ordenis savu mūra pili sāka celt 1335. gadā. Sabrūkot Livonijai, Dobeles pils kļuva par Ketlera dzimtes īpašumu. Slavenākā no pils īpašniekiem bija Kurzemes zemgales hercogiene Elizabete Magdalēna Ketlera, kas pilī veikusi nozīmīgus pārbūves darbus. Elizabete Magdalēna bija hercoga Jēkaba audžmāte, un Jēkabs viņu bieži apciemojas arī Dobelē. Iedvesmojoties no hercogienes hobija, ārstniecības augu audzēšanas, Dobeles novada muzeja komanda pie pils arī mūsdienās izveidojusi ārstniecības augu dārzu, kas saturiski atbilst 17. gadsimtā šeit audzēto augu sarakstam, bet vizuāli pieskaņots pils mūsdienu stilistikai. Pils bijusi apdzīvot līdz 1729. gadam, bet 18. gadsimta beigās jau kļuvusi par romantiskām drupām, kurās turpmākajos gadsimtos norisinājušies te visi Dobeles kultūras dzīves notikumi. 19. gadsimtā, 1870. gadā, tieši šeit tika sarīkota pirmā Kurzemes dziedāšanas diena, kas bija pēdējais un stiprākais impulss latviešiem sarīkot pirmos vispārējos latviešu dziesmu svētkus. Mūsdienās par godu šim notikumam pie pils aizsargu mūra piestiprināta piemiņas plāksne. 2002. gadā uzsākta Dobeles pilsdrupu konservācija. 2018. gadā, piesaistot Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu, tika īstenots projekts, kura ietvaros pārbūvi piedzīvoja Dobeles Livonijas ordeņa pils kapeli, kā arī pils laukuma teritoriju. Pateicoties Dobeles novada pašvaldības, arheologu, arhitektu, būvnieku un restaurātoru, kā arī muzeja ilgadējam darbam,
Pārbūvētā kapelas ēka nodota eksploatācijā 2020. gadā, un 2021. gadā tā saņēma balvu kā gada labākā būve Latvijā. Dobeles pils ekspozīcijas saturu izstrādājas Dobeles novada muzeja komanda, un pilī izveidot mūsdienīgu ekspozīciju, kas vēsta par pils vēsturi.